Čau visiem! Šajā video turpināšu pamatu stiprināšanu pēc savas tās metodas. Izmantošu atkal paliekošos vējiņus, jo pagājušajā reizē diezgan labi sanāca. Nebija nekas baigi atškarējis, materiāls bija ļoti labi saglabājies, saplāksnes nebija nekādas tā kā paliekas no cementa un tādām lietām, no betona. Kāds bija iepriekšējos variantos, kad izmantoja vienkārši parastu veidu un pēc tam līmēja putu plastu. Vienīgais tas, kad, ja iepriekš es varēju kļūdas izlabot, tad šoreiz tas, diemžēl, nav iespējams tā baigi. Vienīgi varētu pierīvēt un varbūt ar baku drusku izlīdzināt. Bet kopumā, jā, man nevajag perfekts pamats, man viņa tālu no perfekta. Arī tā virsma ir tāda nelīdzena, bet zināmā mērā tas nav arī slikti, jo tas piedod tādu kā, nezinu, tekstūru tiem pamatiem nav slikti. Izsās tā kā gandrīz vēsturiski, bet nu labi, tur vēl tālu. Es vēl neesmu izdomājis kārtīgi, kas būs tā gala apdara. Nu, pagaidām paliks tas pats baks, un es viņu vienkārši nogruntēšu ar to balto grunti. Bet, nu, ilgtermiņā skatoties, vēl nezinu, varbūt flīzītes jāuzliek ieģeļu vai vienkārši jāapmet pēdējo reizi vai, nu, vēl nezinu. Tā kā pa to neiesprīgšu, tagad galvenais man ir ieliet šo stūri. Es vēl gribētu zem tā loga ieliet. Pagaidīšu, kad šo stūri uztaisīšu, pacelšu māju atkal un to zem loga ieliešu, lai varu vienā gājienā, nu, vairāk nomūrēt un izdarīt vairāk. Jo tā pa daļām tas ir diezgan neizdevīgi laika ziņā. Labāk pie vienas reizes uzreiz visu, jo mūrēšana patiesībā nav tik traki, kā bija domājis. Tā kā, jā. Te es cenšos dabūt tos apakšējos baļķus, jo te māju es taisu pēc tā viena līmeņa, gribu visu māju. Un tas sanāk diezgan, tas viens baļķis ir jāņem nost obligāti. Un jā, stūris te bija labāks saglabājies nekā iepriekšējā pusē. Nezinu, kāpēc, vai viņi tā bija cēluši vai kas. Kā arī, jā, viņš te bija dziļāks, te bija kādi 80 centimetri, te jau bija pieļauts, gandrīz tā kā normāli. Tomēr bija monēts. Kaut kā bija domājis, ka te, bet te laikam, ka divas šeit. 80, 8, 5, 3. Kas tev pa gadu? 56. 56. Kas? Nu, man. Tā kā. Bija doma līdz tam logam, bet sapratām, kad tur balsts, nu, man arī nevajag tik daudz ieliešu šeit šo pašu stūru un būs labi. Tad vismaz varēs sākt no tejienes uz nākamo jau vieglāk. Tā, labi. Trappi nog van de weg. Tātad šādi tagad esmu padarbojies. Atradu vēl vienu naudiņu, bet šeit jāieliek kodā. Tas varētu būt Krievu. Lai, kas 1903. gads, vai 13. es nezinu. Te pateikšu vēlāk, vai 64. Te pateikšu.
drusku vēlāk, bet, nu, nekārtība bija milzīga. Es nezinu, kā es tādu rodu. Tāpēc, ka visu kaut ko iesāku visur. Man vēl jānoarmē, tad es varēšu šitos būgrušus likt iekšā, tad šitos uz krāsni vajag aiznest. Ai. Bet tagad man galvenais darbs ir nozāģēt te, lai es varu ielikt plasmas veidi, putu plastu te. Un tad es arī varēšu ķerties klāt tālāk tur, ārējo veidi taisīt. Bet no sākuma iekšējais, jo nav jēga taisīt ārējo. Vēl viss jāmazgā. Jādomā, es tik daudz betonu nepildīšu, man tā māja nav tik smaga, lai es tevi taisītu tik monolīts pamats. Nu, stūrī varbūt jātais tā, bet es vēl pamēģināšu kaut kādus, ne plienakmeņus, bet, nu, granītu atrast kaut ko. Jā, nebūs viegli, darbs šausmīgi daudz, bet, nu, kas ir viegli, nu, nekas nav viegli, tā kā jānozāģē, jāapskatās, kā tā siena man tā grib stāvēt, lai līmenī. Nu jā, man tur līdz ar tejienu likšu to puķiku, tad lai sanāk kaut vai vairāk, bet tad vismaz varēšu uzmūrēt pēc faktu. Labi. Tā, drusku ar parastām putām. Drusku paķēpāsimies. Kaut kā tā tagad izskatās. Tagad aiziešu pēc armatūras un perfja, un kamēr šis pakaltīs, tikmēr salikšu drusku armatūru un pameklēšu lielos akmeņus. Tātad šī tik daudz, viss, kas ir izņemts, man tas viss būs jāielai atpakaļ ar rokām. Tāpēc pameklēju divus būgružus ar armatūru, kaut kādu vecie stabu vai pārsīgumu. Tie tur paliks, vēl kaut kādas akmeņus salasījuši lielos, bet nu tos laikam būs jāmet lielākoties, nu, jau procesā varētu mest iekšā. Jo tas ir mežonīgs apjoms, vismaz priekš manis un priekš šīs mazās mājiņas koku. Tad tas, jā, bet nu, kā jau es teicu citos video, es šo plānoju darīt vienreiz dzīvē un vairs nekad dzīvē par to nedomāt, līdz ar to, nu, nāksies pačukarēties. Protams, var teikt, ka jājauc līdz apakšai, nu, tagad jau varētu jaukt arī līdz apakšai, bet, nu, iesāku tā, nu, jāturpina savādāk, nu, kāds būs, kad te man ir 50 cm visā 1,20 m dziļumā, nu, tas nav normāli. Līdz ar to es liešu savus 50, nu, 40, 50, cik tur kā kurā vietā augšā, un tad apakšā, nu, kas citas ir, nu, tur sprīdis, viss kaut kas, nu, pa lielam, tagad arī tie pamati. Bija jau savu nokalpojuši, bet, nu, viņi jau tā kā nefunkcionē. Bet tāpat tie, kas saka, man tā māja nopūs un viss tas, pasieties kāds apakšējais vainagbaļķis izskatās. Jā, viņš ir drusku papūs, bet, nu, pa lielam priekš tā, ka viņš visu laiku ir bijis mitrumā, te viss daudz gadus bijuši koki, nekas nav darīts, žurkas un viss pārējais, un es domāju, ka šis būs pietiekami labi. Armatūra arī desmitniec liek tādu vidējo 12, maksā uzreiz krietni dārgāk. Es esmu sagatavojis. Izlocīju arī 6 sietu, un tīri stūros to darīšu nekur citur.
Nu, ir tie stūri tāda vājākā vieta. Pa lielam, man liekas, mājai vispār armatūra pret stiepi, ja. Bet, es ceru, ka stiepi nebūs nekad. Bet, papildus saķerē un viss tas. No pagājušās reizes man ir palikusi armatūra, kuras iebāzu dziļāk. Tas ir labi. Jā, tagad pieķeršu šitos. Kaut kā. Tā kā jā, protams, ja jaunu taisīt, tad taisīt normāli. Bet, šādu konstrukciju esmu uztaisījis. Tagad jānomazgā viss. Kā vienmēr. Šādi izskatās te, ja godīgi pamati, ir daudz nopietnāki, cik nopietni nekā tajā galā. Tur, man liekas, nebija tik dziļi. Varbūt arī bija, bet te jau viņi iet visu 80 cm dziļumā. Tieši stūri, un te arī diezgan dziļi, lai arī nav degradējies tas. Un, protams, visu nedabūšu ārā visu to zemi, bet es domāju, krietni labāki nekā, ja to nebūtu darījis. Tā kā te no materiāliem, kas man bija pieejami, pagarināju to veinu, uztaisīju, saliku ar iekšā uzreiz putuplasts. Es viņus skrūvēju uz 2 skrūvēm, viena augšā, viena apakšā. Un cik varēju pirms tumseru, tā kā nolīmeņoju viņu. Ir jau diezgan vēl, pār 9. Un cik varēju izdarīju, viss it kā salikts aptuveni. Labi, tagad te tā plēva priekšā. Ir drusk banāns, bet to rīt iztaisnošu ar papildus stutēm visu to. Jā, tā lai var rīt betonēt bez problēmām. Vēl jāpastiprina. Rīt atradīsim pāris tačkas ar to grants maisījumu, sabērsim apakšā, lai nespiež zāru. Tik traki. Un tad jā, novilku striķi. Pasīties, kā te būs. Te diezgan ok. 7 metri nav tik traki un ļoti smuki. Vienīgi šis te būs jāpasit. Nezinu, kā ar fleksu un tā, jo šis pa to, ko tēdzi betonē pirms 10, 20, 30 gadiem, nezinu, kurā brīdī viņš to betonēja, bet, jā, viņš pa platu, te arī pa platu. Un nevajag tik plats pamats. Ņemšu ārā, vajag ūdens izturīgais saplāksnes. Cepurnos viņš jau, cik es atceros, sevi tur stāv. Jā, līdz ar to ļoti gribu šeit visu nomainīt, jo te ir tas sūknis, un man bail, ka tas brants var izveidoties, jo tur, kā jau sūknis, viņš raso, mitrums. Kaut kad es uztaisīšu šīs to sūkni dziļurbumā, bet, tuvākajā laikā tas nebūs. Varbūt būs, nezinu, bet, jā, atkal aizgāja visa diena, bet, šeit arī tā sarežģītāk. L-forma stūris. Tad jau nākamais jau būs pupmizes, teiksim tā, ieliet.
nezinu, ielies šitu atbalstīs, un tad varbūt ielies vēl to, un tad tikai mūrēs. Nezinu, kā ar tiem laikiem. Jo tik daudz lietas gribas izdarīt, jumtu mainīt un griestus, visu. Nu jā, ka stārķi arī izauguši mazie riktīgi lieli 3 gabali. Vienu viņi nomet lejā. Tā, nu labi. Tad tiekamies rīt. Tad ir rīts. Un jāpastiprina konstrukcija. Tā, lai neizspiež tik traki kā iepriekš. Tad jau redzēs tūlītās, kā būs. Sākām betonēt. Tur brālis maisa, un es tikmēr bēršu te iekšā. Viss ir zolīti piebērts. Un jā. Vēl vajadzētu aizlīmēt tās skrūvvietas. Labi, tas ātri jāizdara. Labi, uzlikšu timelapse ilgo un jā. Tātad ir pagājuši 24 stundas kopš ieliešanas un uzlikt drusku plēvu vakarā virsū, lai tā rīta saule tā tik ātri tā kā nesacietina vai tik ātri neatūdeņo to betonu. Jā, baigā drusku rokas tādas kā smilšpapīrs, un es vakar skatījos, kad varēja būt pat nopietnāk. Es biju ar šādiem parastiem cimdiem līdz, un man viņi bija slapji, piesūkušas to cementa ūdeni. Man jau likās, ka tur nekas tāds nevar būt. Bet jā, izrādās varēja būt arī nopietnāk. Tā kā jābūt uzmanīgam, nākamreiz nopirkšu normālus biezos cimdus vai vispār bez cimdiem. Jo man visanāk visu laiku slapjumā tur jāmet, jāņem ārā, un te tāda specifika. Bet nu jā, tā kā ja kādreiz betonēja, tad pērkat biezos, vai varbūt lateks cimds uzvelkat apakšā. Tagad man tāda druskā tāda sūrst, bet nu, būs labi, vienkārši priekšdienām zināšu. Cik taisni es vēl nezinu, to mēs tūlīt uzzināsim. Te man ziloņa pēda izveidojās, izspied tomēr tāpatās, nu, 2 leņķīši, es domāju, tas tikai piefiksēt, bet bija domājis, ka neizspiedīs tā, ka tur ir kāda 10-20 cm ārā zemē apakšā, bet nu tāpat izspied. Bet nu labi, es biju jau, tā kā zinājis, es biju izlīdz centimetru uz iekšu, jo es zinu, ka vienmēr man apakš izspiež, un tad arī tagad, nu, līmenis. Nu jāskatās, kā puķiks būs, tā kā. Beigšu runāt, un tagad jādemontē. Nu tā, esmu tagad aplējis, uzlicis plēvu, uzlicis ar akmeņus tā, lai varbūt neatpūš tik daudz. Un, jā, te jau tiekamies jau nākamajā daļā, kur varbūt armēsim vai kaut ko pacelsim, kaut kas jādara. Es domāju, varbūt jānoarmē, lai viņi tik ilgi nestāv saulē. Un te jau ķersimies varbūt pie tuvāk jumta darbiem, lai tiktu. Labi, paldies, ka skatāties, paldies, ka iesakat. Šis arī ir jūsu ieteikts risinājums, un paldies par to. Varbūt nosākumi bija skeptisks, bet nu, tīri ok. Viņš gan es šitos dībeļošu, jo viņi nav tik labi saķer viņiem. Tīri dēļ tā, ka tas ir gludais, un kaut ar es viņu tā kā rīvēju, bet nu, varbūt būs saķeri lielāk, bet nu, pāris dībelīši nenāks bez kādu. Labi. Paldies jums, un te jau tiekamies nākamajā daļā.